Bet kāpēc ir jāmeklē zilā puķe? Par to mēs tagad aicinām runāt filozofijas doktori, vadošo pētnieci Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē Skaidri Balsmani. Godātie Aspazijas klausītāji 21. gadsimtā. Kā jūs dzirdējāt, paldies aktrisē par tikko nolasīto dzeju un arī pārējiem te lasītājiem un arī runātājiem. Šī Aspazijas valoda atšķiras no tās, kādā mēs runājam šodien. Un man nemaz nevajag raksturot, ar ko tā atšķiras. Dažos vārdos. Tā ir cēla, tā ir romantiska, tā ir abstrakta, tā ir lielu ideju valoda. Un tā nav tā valoda, kā mēs runājam šodien ikdienā. Jau vairākas reizes te paspīdēja vārdīši pārikdienišķības. Un viss tas mani vedināja šodien nākot uz šo konferenci, domāt par to, bet kāpēc šodien mums tomēr Aspazija vēl joprojām ir vajadzīga? Kāpēc? Kāpēc? Tas, kad mēs šodien esam, kā jūs redzat, auguši un pārtiekam no medijiem. Mēs pārtiekam no skaistajiem sociālajiem tīkliem ar fragmentēto pasaules redzējumu. Mums ļoti grūti sadiegt kopā šīs divas pasaules. Un šīs divas pasaules izjūtas. Un tomēr, kā jūs redzat, mēs esam kopā un nedzīti, un nesūtīti, un nepiespiesti Aspazijas dēļ. Un tādēļ arī tā atbilde varbūt nebūs pilnīga. Man teica 10 minūtes. Varbūt drusciņi pieķeršu klāt. Un tas pirmais, ar ko es izskaidroju šo atšķirību, kas mums ir ļoti vajadzīgi šodien, un kā mums varbūt ļoti trūkst, un kā mēs šodien to nevaram izteikt, varbūt tikpat vareni, temperamentīgi, enerģiski, pārliecinoši, kā to izteica Aspazija toreiz. Un tas ir tāpēc, ka es sidraba šķitrautā, kā jūs redzat, atrādu tur šos vārdus. Dīvainos. Nekas tur gatavs nav, nekas nav pilnīgs. Un tad es sapratu, ka iespējams, ka tā ir šī pasaules izjūta, kas bija toreiz tiem cilvēkiem. Un tajā 19. gadsimta beigās Latvijā un 20. gadsimta sākumā, kas viņus virzīja tā domāt, kā domāja Aspazija, un ne tā, kā domājam šodien. Un tāpēc es gribētu jums uzdot jautājumu, domājiet lūdzu līdzi, es nevaru uz to atbildēt, ar ko tad atšķiras šī mūsdienu pasaules izjūta. Vai mēs varētu domāt šodien, ka nekas tur pilnīgs nav, nekas tur nav pabeigts? Šī ir tā Aspazijas un ne tikai viņas izēja pozīcija. Tā ir Latvijas intelektuāļu inteliģents, sauciet kā jūs gribat, tā ir viņu izēja pozīcija toreiz. Ko iesākt šādā pasaulē dzejniekam, kur nekas nav pilnīgs, nekas nav pabeigts? Kā jūs saprotat, tas nozīmē līdzradīt un atdot visu sevi līdzradīšanai. Un tad jūs varat arī saprast Vaideloti, tad jūs varat saprast Aspazijas lugas, tad jūs varat saprast viņas imperatīvus, viņas pārliecību, kuras starp citu goda vārds nemainās. Tikai kļūst mūža beigās rāmāka, lai atbildētu uz šo jautājumu, kā līdzradīt dzejniekam šo pasauli, nepabeigto, nepilnīgo. Atvainojiet lūdzu, ka es piesaukšu Orvelu. To, kas pilnīgi pretstats Aspazijai, to, ko mēs visi labi Latvijā zinām. Ar šo vienlīdzīgo un nevienlīdzīgo šo tēlu un ar 84. gadu daudziem citiem darbiem.
Bet Orvelam ir tāds mazs gabaliņš, kodolīgs ļoti un izteiksmīgs kā daudz citi, kāpēc es rakstu. Un man šis viņa kopsavilkums liekas ļoti būtisks, lai saprastu, kāpēc Aspazija rakstīja, kāpēc Rainis rakstīja. Orvels nosauc 4 iemeslus. Un jūs redzēsiet, ka šos 4 iemeslus mēs mierīgi varam attiecināt uz jebkuru, kas raksta. Un ar šiem tēliem, no šiem vārdiem būvētajiem, cik daudz, kas ir pateikts, un rada baumu estētisku. Šodien rada baumu. Un 3. iemesls ir atstāt kaut ko vēsturē. Nu, šeit ir tas lielais jautājums, ko Aspazija atstāja no sava laika vēsturē, ja viņa līdzradīja šo vēsturi. Vai viņa atstāja kaut kādu ainu realistisku, kaut arī viņa pēc tās tiecas, paskatīsimies to pašu Sidrabu Šķidrau, patiesības tā tieksme gunai. Bet tas 4. un tur tā atbilde šodien par to līdzradīšanu. Tas ir pabīdīt kaut kur, kaut kādā virzienā šo pasauli. Un to var tikai, kā jūs saprotat, nevis ikdienišķis cilvēks. Šo milzīgo uzdevumu iedomāt vai piedāvāt sev, pabīdīt pasauli, pabīdīt kaut kādā citā virzienā, ne tā kā tā ir, ne tā kā tā šodien ir, par ko mēs visur zūdamies un sūdzamies, bet pabīdi viņu, iedrošinies pabīdīt, ar dzēju turklāt. Aspazija piedāvā šo romantisko nenoteiktību. Kas nav tik daudz sievišķīgas domāšanas cerams pazīme, kā tas, ka nenoteiktība ir lielāka atvērtība. Ļoti liela atvērtība daudzām iespējām, daudziem virzieniem, kurā šo pasauli var pabīdīt, ne tikai vienā virzienā, kaut kā dzēja ir tikai viena. Un tad kādi tad ir šie virzieni? Protams, nenosaukšu visus, tikai pateikšu to, ka necerēsim, ka šī pasaules pabīdīšana šajā sapņu tālumā, staru spožumā, šajā zvaigžņu, puķu un tam līdzīgi virzienā bija rozes apgalva, bakhante un bakanālijas, ka tā nav bijis tik vienkārši. Ka tā ir ļoti pretrunīga, vienlaikus, tā ir ļoti sarežģīta. To mēs redzam gan Raiņa, gan arī Aspazijas dzejā, un arī drāmās. Un kur ir šī sarežģītība? Es tikai mazu vienu piemēru no tā paša Sidraba Šķidrau. Un šeit ar ko līdzradīt? Nu, te jau bija no Aspazijas tie fragmenti no šīs lūgas, kas arī, kas cits no galvas piedzimt vai kā doma, kas pati netverama visu tver, kas pati gaisma visu tumsu veids. Atkal nenoteiktība, atkal abstraktums, atkal tas pats, atkal atvērtība, visdažādākajā nozīmē, ko mēs varam iedomāties, kā mēs varam interpretēt šo mazo fragmentu. Nu, kam no dzīves šķirta sirds, un mēs redzam šajā Sidraba Šķidrautā šo šķirtību no dzīves, vai tas ir viegli? Šo jautājumu uzdeva Rainis sev arī. Vai tas ir viegli, kad mēs tā ņemam un sakām sapņi, romantika, zilās puses un tā līdzīgi? Tauta gaida no gunas ļoti daudz, lai tā pabaro. Nu, atcerēsimies Aspazijas un Blaumeņa to diskusiju, ko tas dzejnieks tur var pabarot, tad viņš nevar. Tad ko tad viņš vispār var? Tad ko viņš tur iejaucas tajā pasaulē, ja viņš nevar pabarot tam, kas tiešām prasa lūdzu, pasniedz rūku. Tas, ko Guna saka ar Aspazijas muti, protams, Normundam, jūs redzat tur tās rindas. Ko viņa var dot šim Normundam, mīlētajam? Un es spēju dot to, ko cenšoties tu pats sev dod. Tev pašam savas zvaigznes vajag radīt, ne vairāk lūdzu, tas daudz vai maz. Bet tajā pašā laikā
Jūs redzat, ar ko beidzas, jūs zināt, ar ko beidzas sidraba šķidrauts, tas ir liesmas, kurā visa tā pasaule aiziet bojā nevis sidraba, bet šajā asiņainājā šķidrautā 5. gads un tā tālāk. Un šeit ir tas jautājums, bez savas dzīves, visu laiku ar ideju dzīvi, idejas cilvēka dzīves traģika. Kad nav tā, ne ģimenes siltuma varbūt, ne arī šo draugu vai viesību vai tam līdzīgi siltumu, nekā par to. Bet ideja, imperatīvs, ideja līdzradi. Nevelti, paskatieties, Rainim ir šie vārdi. Zili stikli, zaļi ledi, augstas, vēsas krāsas, tās nav siltas krāsas. Par to zilo puķi, ja tas ir vienreiz solīts, un jūs visi labi zināt, es redzu ļoti daudz filologus un vēsturniekus, kuri zina, kā cēlās šīs zilās puķis, tas nosaukums no šī romantiķa, kas tur Aspazija blakus, no Valisa. Lūdzu tālāk, mazliet gribēju parādīt ar modernajām tehnoloģijas iespējām, kāda varētu būt tā zilā puķa, kurai jāmeklē. Lūdzu tālāk. Te ir tas dzejolis, kuru jūs arī droši vien daudz zināt no galvas. Par to zilo puķu lūdzu izlasiet varbūt, lai man nevajadzētu nebūdamai aktrisei to visu lasīt. Kas ir tā zilā puķe, kuras nav ne šeit, ne te, bet kura ir jāmeklē? Bez kuras nevar. Un ko Aspazija, piedodiet, Unas saka sidraba šķidrautā Normundam. Tas ir tas uzdevums, tas, ko tu pats ar sevi meklēdams to, kā nav izdarījis. Un absolūtā ideja un romantiķu zilā puķa, tās ir ļoti tuvas lietas, kuras nav ne šeit, ne te. Un tomēr bez kurām tā dzīve ir tukša, bet bez kura šī Normundam dotā tā pavēle vai imperatīvs nav piepildāms. Nav piepildāms, un tā ir arī mana pārliecība. Nav piepildāms ar to, kas ir ikdienā taustams, saņemams, sajūtams, iegūstams, jo Platona ideja tā ir neaizsniedzama. Un tikai tiecoties uz to, tu vari kļūt pats pilnīgāks, bet nesasniegt un atstāt nepiepildīt to, ko tu, protams, nevari sasniegt. 2. gada dzejoļiem, kurš ir publicēts ar Latviju mēnešrakstā ar nosaukumu Urna, bet pēc tam viņš iet tālāk sēklu trauks. Jūs redzat tur to pašpārliecību. Un tur jūs redzat, faktiski izlasiet lūdzu visu to kopsavilkumu, ko Aspazija faktiski izsaka par šo savu zilās puķis par šiem savās zilās puķis meklējumiem mūža gaitā, visā savā mūžā. Un tas skan tā, kur puķis vissaldāk smaržo, tur iekšā biju es. Kur liesmas viskarstāk vēlo, tur iekšā biju es. No bijušo laiku pelniem es gunskurā sarausta. No bijušo puķu sēklām es traukā sabērta. Mēs varam apstrīdēt to nākamo, ja acis kam asarās slaptu, tās silti uzpilētu uz sēklām, tās valgas taptu, un augšām celties spētu un spilgti uzziedētu uz jaunu laikmetu. Paldies!